Izrāde tā kā ir divās daļās. Patiesībā viena daļa ir slavenākais viņa soļojums Losandželosā, 50 km olimpiskajās spēlēs 32. gadā, kad viņš ir izcīnījis pirmo medaļu Latvijas valstī. Un otra daļa ir, tā teikt, mēs izejam cauri šai viņa dzīvē, kas ir diezgan sarežģīta patiesībā no viņa 10 gadu vecuma, kur viņš ievācās Daliņos, kas tagad šobrīd viņa mājas, kur ir Daliņi, kas ir nosaukts viņa vārdā, līdz pat viņa aiziešanai Austrālijā, kas ir 78. gadā. Tur ir gan par Daliņa īsti patiesi fakti par viņa dzīvi, gan arī kaut kas, ko mēs esam tā kā veidojuši, pielikuši klāt tā kā kaut kādā ziņā. Kā mums šķiet, kā būtu varējis būt. Pats Jānis Daliņš nav bijis ļoti runātīgs cilvēks, viņš nav daudz stāstījis par sevi un par saviem sasniegumiem, nav lielies apkārt. Viņš vairāk ir bijis darītājs nekā, tā teikt, runātājs. Mēs nevaram tādas spilgtas notikums viņa dzīvē, kas varbūt ir bijuši kaut kādi pagrieziena punkti viņam. Tur ir kaut kāds zudušais latviešu spars vai kaut kāds tāda mērķtiecība un tāds gribas spēks, kas šodien varbūt nemētājās apkārt, kur katru stūri. Un tas man likās tā ļoti fenomenāli, ka tāds cilvēks ir bijis un viņš ir par to Latviju kaut kā nesis vārdu Latvijas pasaulē.